Šodien Ieberlejā mēs esam satikušies, lai kopīgiem spēkiem varētu atjaunot Ieberlejas estrādes jumtu. Un šodien pie mums ciemos viesojas Tev tuvumā mūziķi ar brīnišķīgu koncertu uzvedumu, ar skaistu mūziku, ar Māri Čaklā dzēju. Ir tavi ģenerāļi, kur ir viņi, ja vēl dzīvi, kādus ceļus iet. Mēs ceram, ka šodien mums šis lielais pasākums izdosies, jo pēc koncerta būs arī balle ar ballīšu orķestru, un visi koncertā saņemtie ziedojumi tiks novirzīti jumta rekonstrukcijai. Ieberlejas estrāde ir Blomas simbols. Un tāpēc ir ļoti svarīgi atjaunot šo vietu cilvēkiem, kur sanākt. Ļoti ilgus gadus ir bijis cilvēks pulcēšanās vieta. Tieši, un mēs sākam, teiksim, tā jau tāda estrādes atzimšana. Šīs vietas, ne tikai estrādes, bet šīs vietas atzimšana pamazām. Esam jau daudz lietas jau izdarījuši, un tagad jau svarīgākais ir šīs estrādes jumta atjaunošana. Un tāpēc notiek šis pasākums, un man ļoti liels prieks par to, ka mēs tik daudz esam šajā visā lietā. Akustiskākā vidzemes estrāde. Kāpēc? Aizmugurē ir īpaši izveidots apzināti raksts aizfrosts, Asuāns aizfrosts, kas nodrošina labskanību. Tieši šodien mūziķi uznāca augšā pēc mēģinājuma. Viņi teica, pēc pirmās dziesmas mēs sapratām, te būs, te skanēs labi. Un tieši tāpēc, ja tāda vieta ir, viņu vajag atdzimdināt, ja? Par viņu ir jārūpēs. Kur tik es neesmu pasaulē bijis? Bet man Latvija nebeidz pārsteigt, un tas ir skaisti. Tāpēc es jau teicu, lai turas pie tās savas vietas un kopi to savu mazo lauciņu, kā Imants Ziedonis teica. Tam ir milzīga vērtība. Un nav svarīgi kvadrātmetri. Tie pārvēršas par kubikmetriem un kvantu fizikas parametriem. Man liekas, tā īstenībā ir brīnišķīga ideja, tāpēc, kad Blomas iedzīvotājiem tā kā vajadzīga tā vieta, kur tomēr sanāk kopā svinēt svētkus, priecāties, un Ieberleja vienmēr ir bijusi tā kā tāda Blomas, odziņa centrs, ar ko Bloma ir bijusi atpazīstama ne tikai blomēniešiem, bet gribās teikt pat visā Latvijā. Tā kā es priecājos, ka ir tāda kustība uzsākusies un ka cilvēki mēģina un dara un rīko šādu pasākumu. Man ir ļoti liels prieks, ka ir liela daļa cilvēku, kas mums tic un nāk mums palīgā, ar tehniku nāk palīgā. Ir arī kāds no vietējiem uzņēmējiem, kas ziedo, jo arī soliņi nebūtu bez Edgara palīdzības. Un puiši, kas ir mūsu padomē, arī ļoti daudz ieguldās, un Ilze arī ļoti daudz ieguldās. Tā kā visi kopā mēs to varam. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka estrādē būs jauns jumts.